Karkasu mājas ir populāras attīstītajās valstīs, bet ko no šīs pieredzes varam smelties mēs? Sijā KL Nami ir globāls būvniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar koka karkasu māju ražotni, kā arī pasīvo māju būvniecību, projektēšanu, dzīvokļu remontu un restaurācijas darbiem. Uzņēmums ir izveidots 2007. gadā. Tā nosaukums ir radies no īpašnieku vārdiem Kārlis un Liene, kur ir vīrs un sieva. Šajā sirsnīgajā ģimenes uzņēmumā darbinieki jūtas ļoti ērti un novērtēti. Uzņēmums savu darbību vēlas akcentēt uz koka karkasu māju ražošanu, savus projektus īstenojot gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Otrs virziens, ar ko uzņēmums ārkārtīgi lepojas, ir pasīvo māju būvēšana Latvijā. 2011. gadā uzņēmums ieguva godam nopelnīto energoefektīvākās mājas titulu. Pasīvās mājas celtas, lai maksimāli ietaupītu enerģiju, lai gan tām ir par 20 līdz 25% augstākas cenas nekā standarta māju būvē. Tomēr dzīvojot šajā mājā, klients var ietaupīt. Pasīvo māju būvēšana ir moderna tendence ne tikai Latvijā, bet arī Eiropai. Tā raksturīgs ir sienu biezums, logu izvietojums dabā un apkuras sistēmas, kuras izveidotas pēc modernākajām tendencēm. Galvenā atšķirība no citiem būvniecības uzņēmumiem ir tāda, ka pieredze tiek gūta arī praktiski, ne tikai teorētiski. Par klientu daudzumu uzņēmums nebūtu nevar sūdzēties, bet vienmēr arī laipni gaidīs jaunus un zinot gribošus klientus. Īpaši liels prieks vienmēr ir piedalīties kaut kādos projektos, kas nav vienkārši, kas ir sarežģīti, kas prasa izaicinājumu, prasa pilnveidoties pašiem, un šajā gadījumā šis ir tieši tāds. Klienti Latvijā ir dažādi, ar lielāko prieku arī realizējam dārza, vasaras māju, būvniecību. Viss ir atkarīgs no klientu vēlmēm. Darbinieku komanda ir vērsta uz aktīvu darbību, visu realizē galvenokārt paši. Mārtiņš Kalnbērziņš aicina būt drosmīgiem un nebaidīties sākt runāt, droši braukt ciemos un apspriest dažādas iespējas par māju būvēm, ko piedāvā KL Nami uzņēmums, jo saruna un padoms nemaksā neko.